Jūs zināt, kāds laiks ir pienācis. I hit that. Ziemassvētki ir pagājuši, un, protams, ka man jums ir jāparāda, ko es saņemu Ziemassvētkos, bet šogad es domāju, ka es arī parādīšu, ko es sadāvināju citiem, jo šogad bija pirmie Ziemassvētki, kad es biju more excited redzēt reakciju, kad cilvēki atvērs manas dāvanas nekā saņemt pašai. Protams, ka es esmu pateicīga par visām dāvanām, jādi. Es gribēju pateikt, ja es zinu, kāda ir sajūta skatīties tos Christmas hauls, kur cilvēki saņem Dysonus, dzīvokļus un visu pārējo. Un tad tu skaties savām dāvanām un tad tāds, es saņēmu krūzi, bet mūsu ģimenē, piemēram, arī Ziemassvētku un dāvināšana vairāk tāda kā simboliska lieta. Uzdāvinam kaut ko mazu, kaut ko foršu, un we call it a day. Let's begin. Tātad. Šie ir monīna sīrupi, mazās versijas, karameļu, vaniļas, gingerbread, azduriekstu un aprikožu, kas ir ļoti interesanti, bet jā, es esmu ļoti priecīga. This was very nice, un tas bija no manas mammas. Tālāk vēl no manas mammas saņēmu šādas te zeķes, garās zeķes, šādas te ar pumpiņām. Un tad tāda tā kā lielākā dāvana no mammas ir šis te Victoria's Secret apakšļas komplekts. Viņam ir šādas te mežģīnas. Un tad ir, protams, arī apakšiņā, un tie ir stringi. Tālāk no mūsu patēvam mēs visi saņēmām matching PJs, kas ir tā kā jau tāda kā tradīcija. Un šādas ir bikses, un tad ir tāds smieklīgs krakls. Tadā! Tālāk, kad mēs bijām Siguldā pie maniem vecvecākiem, es saņēmu vēl dāvaniņu no Omes un Opja, kas ir skaistā Lego maisā. Saldumi, kurus es jau sāku ēst. Tad ir šādi mīlīgi cimdiņi. Tālāk, šis nav no ģimenes locekļiem, bet es saņēmu arī Ziemassvētku dāvanu no Dzintara, un es jums parādīšu, ko tad viņi man uzdāvināja. Jūs varat apskatīties kopumā, kas ir iekšā. Retinola krēms, Cool Mint Toothpaste, Cidoniju ābolu zobu pasta, so very excited, bath and shower foam. This is very good stuff. Pēdējā lieta, kas šeit ir iekšā, ir ļoti labs krēms, ko es lietoju tagad jau katru dienu. Redzēts tieši ziemas laikam. Milzīgs paldies Dzintaram, tās ir tiešām ļoti pašas dāvanas. Un tagad ķersimies klāt pie dāvanām, ko es uzdāvināju citiem. Es viņai uzdāvināju šo te Arsenijas fabrika krēmu. Kopš viņa izmēģināja manu, viņam vienkārši nevarēja paturēt savus rokas pie sevis, tāpēc, ka manējais ir gan izbeidzies, un es viņu neizmantoju tik daudz. Un, ja jūs esat smaržojuši šo krēmu, jūs zinat, ka tas ir amazing. Viņš šādās kosmopolitā, smarža ir kosmopolitāna. Un tad es viņai uzdāvināju šādu te Marvis zobu pastu, ko viņa jau lieto. Un arī, kopš viņa izmēģināja manējo bez atļaujas, viņa jau bija iepakojumā. Viņa izmēģināja manu, un viņa bija tāds, es ļoti vēlos šo zobu pastu. Pēc viņai nopirku, because why not? Un tad pēdējā dāvana, ko es savai mammai nopirku, ir no Tommy Hilfiger. Un šī bija low-key tāda dāvana, ko es pirku gan viņai, gan sev, jo es zināju, ka viņa dalīsies. Viņa nebūs citu variantu. Es nopirku šādu te ausaini. Melnu. Es nevarēju izvēlēties starp tumšu zilu un šo, bet labi, ka es izvēlējos melnu. Ļoti ērts, silts, mīksts. I love it! Vēl es savai mammai un savam patēvam kopā uzdāvināju divas spilendrānas, kas ir, ķipa es gribēju zīdi, bet tas bija diezgan dārgi, tāpēc es domāju, labi, pasūtīšu satīna. Un es pasūtīju melnas, un jā, viņas ir ļoti mīkstas. Izskatās arī nedaudz more bougie nekā parastās spilendrānas. Tālāk dodamies pie mana brāļa dāvanas. Pirmā lieta, ko es nopirku, ko jūs jau redzējāt, ja jūs skatāties manas video religiously, jūs zināt, ka es šo viņam nopirku. Tas ir vienkārši higienas maciņš. Jā, nopirku zilu, jo nākamā dāvana arī ir zila. Un es viņam nopirku šādu te polo cepuri, kas ir ļoti forša. I really like it. Noslēju. Pirmais, ko es jums rādīšu, būs dāvanas, ko es nopirku savam patēvam. Un pirmā ir šāda te, kas ir smaržas no Zāras. Jo, ticiet vai nē, tur ir ļoti labas smaržas par ļoti labām cenām. Viņš bija ļoti priecīgs, tā kā. Un tad nākamā lieta, ko es nopirku, ir galda spēle par vikingiem. Tā ir stratēģijas spēle diviem cilvēkiem. Es viņu ieraudzīju Jānī Rozē un uzreiz iedomājos par viņu, jo vikingi saistās man ar viņu. Un tad pēdējais cilvēciņš, kam es dāvināju kaut ko, ir mana māsa. Šī varbūt arī jums liksies dīvaina lieta, ko dāvināt Ziemassvētkos, bet tad, kad es saņēmu leoparda paklāju, viņa ar viņu apsteidzās un teica, es gribētu tādu sēdziņu, viņa ir tik mīksta. Un viņa tāds, okay, girl, I got you. So, es viņai
Nopirku leoparda plediņu. Bet, jā, tas arī viss manam Christmas haul. Es ceru, ka jūs ļoti forši nosvinējāt svētkus. Un tagad jau tuvojas jaunais gads, tā kā cerams arī jums būs superīgs jaunais gads. Atā!